Mežāži, šeit ir jūsu oktobra pārskats par to, kādas enerģijas ir gaidāmas šajā mēnesī. Mēs skatīsimies pa sfērām, bet sāksim ar kopējo enerģētiku oktobrī. Mežāžiem. Kāds būs kopējais enerģijas? Tā. Te mums ir kaut kādi svētku sajūta. Būs iemesls kaut ko atzīmēt. Un varbūt saistībā ar mājām vai nekustamo īpašumu. Varbūt izīrēsiet kaut ko jaunu, varbūt nopirksiet, noslēgsiet līgumu saistībā ar nekustamo īpašumu pārdošanu. Ja, tad kaut kāds izdevīgs darījums būs, ko svinēt. Tā, oktobra enerģija. Jā, un jauns sākums. Šī kārts ir nultā. Tas ir tad, kad mēs nonulējam kaut kādas vecās enerģijas, vecos stāstus un sākam kaut ko jaunu. Jebkas atkarībā, kas jūsu dzīvē ir aktuāls, darbs, attiecības, varbūt tiešām tā kā šī kārts mums ir par mājvietu, varbūt jaunas mājvietas. Daudziem no mežāžiem būs aktuālas. Paskatāmies darba sfēru, jūsu mīļākā sfēra mežāži, kas jums oktobrī gaidāms šeit. Tā, 8 zobeni. Te ir kaut kādas negatīvas sajūtas saistībā ar darbu. Vai nu par daudz, vai nu par smagu, vai nu par daudz būsiet uzņēmušies kaut ko. Dziet, tā kā rēgi pakaļ iet, vai nu tas ir vadītājs, kas elpo kaklā un uzrauga tur visu jūsu darbu. Vai nu kolēģi, kas aiz muguras kaut ko aprunā. Tā kā paskatīsimies, kā tas viss tur izvērtīsies. Tātad oktobris. Darba sfēra mežāžiem. Tā. Izskatās, ka kaut kas ar vadītāju ir saistīts. Vai ja jūs paši esat, piemēram, vadītāja amatā, jums ir karaliene, kas simbolizē vadību, varbūt liksies, ka par daudz kaut kādu pienākumu, ka nevar tikt galā ar visu. Ja, un tie, kam ir sieviete vadītāji, tad varbūt saistībā ar viņu kaut kādas nepatīkamas pārunas varētu būt, vai netaisnība, kaut kāda negodīga attieksme vispār oktobrī pret labiem cilvēkiem būšot kaut kādi uzbrukumi tieši ar netaisnības ziņā, ka nepatiesi tur apvaino vai nenovērtē, vai pārpratumi kaut kādi, kur jūs izjutīsiet tādas netaisnības sajūtas. Tā, tad attiecības. Kas gaidāms, kādas enerģijas attiecību sfērā priekš mežāžiem oktobrī? No šīs kārtas visi baidās, viņa saucās Velns. Bet kopumā tā attiecības sfērā nemaz nav slikta kārts, jo velns simbolizē materiālo labklājību, velns simbolizē arī kaisli, ja, ka varbūt kaut kādas kaislīgi piedzīvojumi, varbūt kaut kādas jauna ideja jums radīsies, kā uzlabot, atjaunot tieši kaut kādas tās intīmās sfēras, tad tas būs aktuāli oktobrī. Tā, un vēl par oktobri, ko mums var pateikt priekš mežāžiem par attiecībām. Tā, atkal mums ugunīga kārts, un tas ir jauns sākums kaut kam, jo duži mums simbolizē vai no attiecību sākumu, vai kaut kāda jauns periods attiecībās, jauna ideja, ja, un zižļi tā ir uguns enerģija. Kā jums te tāds ugunīgs tas oktobris ir? Nezinu, varbūt izdomāsiet mazāk strādāt, vairāk pievērsties attiecībām un kaut kādu asumiņu attiecībās. Tā, un vēl mums ir augstāko spēku vēstījums priekš mežāžiem par oktobri. Kāda ziņa būs?
Cik skaisti. 10 kausi, tas mums ir par mīlestību. Ja, šāds te skaisti. Par saticību, par uzticēšanos viens otram. Nav obligāti jābūt arī bērniem, tas var būt vienkārši kā saticība mīļoto starpā, saticība ģimenē, kas attiec uz vecākiem. Ja jums darbs ir kā ģimene, kolēģi kā ģimene, tad tur savukārt kaut kā tāda stiprināsies saite. Tā, ja, un kaut kādi cilvēki, kam jūs varat uzticēties kopumā, būs jūsu dzīvē. Šī man ļoti patīk. Kārta smuka. Tāds jums būs oktobris. Skatieties, kas jums tur darba sfērā, pievēršiet uzmanību. Un, protams, ja ir vēlme, var pieteikties pie manis uz privātu izlikumu, tad mēs tieši jūsu konkrētās enerģijas paskatīsimies gan tuvākajam laikam vai kaut kāda konkrēta problēma, ja ir. Atcerieties likt laikus un komentārus energoapmaiņai un lai superīgs oktobris!